Kurš ūdens tā būtu smējies, ja to pasmeļ ar sauju? Dievs bija iemīlējies, pasaulē laizdams gauju. Latvijā vasarā jābūt gaujā, jālaivo. Bet, lai laivotu, galva nepaliek krastā. Izpētam visu, ko mēs varam izpētīt, un laivojam gudri. Lēmums ir tikai viens – laivot. Tikai tā, ka komandēs kapteinis. Redziet, mēs esam to labo lēmumu pieņēmuši, mēs brauksim. Mēs esam noierējuši lielisku kanoja laivu, un kas ir jādara? Pirmais solis – tīri vizuāli apskatāmies, vai nav kāda mehāniski bojājumi. Bet neizskatās, ka būtu kaut kādi būtiski caurumi. Laiva ir lieliska, tagad mēs krāmējam mantas. Mantas mēs esam vienu daļu jau. Guļamais ir iepakoti ūdens necaurlaidīgos maisos, un tādos maisos mēs iepakojam praktiski visu. Bet tas, kas ir ļoti svarīgi, kā pēdējo, mēs liekam pirmās palīdzības maciņu, kur ievietojam arī mobīlo telefonu. Un tātad tas ir dubult sausā drošā vietā. Šādi un rulējam ciet. Un nākošais jau bērnus labāk, lai viņi pierod uzreiz jau pie nomas ieģērbt vestē. Un tad, kad mēs esam gatavi doties ūdenī, arī pārējie ceļojuma dalībnieki, viesturs un Dina velkam vestes. Es arī. Pilnīgi viss, neatkarīgi no pieredzes, neatkarīgi no peldēt prasmes. Tātad par glābšanas vestēm ir dažādas konstrukcijas, bet ja tas ir rāvējslēdzējs, tad tam ir jābūt ciet. Ja tā ir jostiņa klipsi, tad savā izmērā un pievilkta. Ja ir šīs bantītes, arī tās ir sasietas. Mēs pēc kāda brīža parādīsim, kāpēc nevajag šīs lietas ignorēt. Un tad mēs jau tikai tad, kad ir pārbaudīta laiva, sapakotas mantas, vestes mugurā, mēs dosimies lejā uz ūdeni. Pirms mēs liekam iekšā mantas, mēs vēlreiz apskatāmies laivu, kad laiva ir ūdenī vai kaut kur nesūcās ūdens. Ideāli. Nekāda vaina. Bet visu laiku kāds ir klāt, lai straumi laivu neaiznēs. Vispirms ar mantām. Mantas mēs noteikti nostiprinām. Šai gadījumā ar speciālajiem maisiem ļoti vienkārši. Apņemam ap šķēršļiem un nofiksējam. Un tepat apakšā paliekam. Un otru tieši tāpat. Kur te ir labs krasts, bet tā ir daļa no piedzīvojuma. Un tagad nāc tuvāk sadalīsim lomas. Kā tad kur ir priekš un kur ir aizmugura? Izskatās vienkārši. Tātad šis krēsliņš, uz kura var nosēsties faktiski tikai ar muguru šo pusi, tā ir aizmugure. Jo redziet, otrā galā ir daudz platāk atstāt, kur likt kājas, tātad skatāmies tai virzienā. Un galvenā kapteiņa vieta ir aizmugurē. Ja mēs kāpjam iekšā, atceramies zelta likums, gan iekšā, gan ārā, vienlaicīgi kāp tikai viens cilvēks, iekārtojās un tad nākošais. Jāsaka, jūs sapratāt, kapteinis esmu es. Tātad es sēdēšu šeit un kāpšu pēdējais. Lai nolīdzsvarot, domāts bija, ka viesturs būs tas velkošais motors, tātad viesturs ar airi kāp pašā priekšā.
Pārējie visi var pieturēt, viņš iekārtojās. Ļoti labi. Tagad mēs vienmēr jāskatās, lai tie svari sakrīt, lai laivai nav viens gals izteikti augšā. Mūsu gadījumā tas ir līdzīgi. Tagad mēs dinu liksim kapteinim priekšā. Un mums ir kolosāls līdzbraucējs Edgars, kurš ir tā pierādis pie veļas, un viņš ir priekšā dināt. Viņš šo visu vēros. Un tagad jūs varat pret krastu vai arī ūdenī pieturēt laivu un sagaidīt kapteini. Ko dara katra šī pozīcija? Priekšējais, to es saucu pa velkošo motoru, aizmuguri pats pēdējais ir stūrmanis. Pārējie var atpūsties vai nākt palīgā. Šobrīd mēs laižam prom. Airēt ir šādi, bet pagriezt, es viņu pagriezu, redziet, airi atstāju šādu kā zivs asti. Tas, ko es tagad daru, es vienkārši it kā sabremzēju. Bet, lai griezt, es varu palīdzēt arī griežot. Šitā, ja es gar bortu paralēli laižu, es tikai dzenu uz priekšu. Ja es airi pagriežu šādu, viņš jau kā zivs aste, redzi, kā stūre strādā. Tātad priekšējie pēc komandas dzen laivu uz priekšu, un trešais kapteinis ir atbildīgs pa virsienu. Viesturs labā pusē uz priekšu, Dinai miers, un stūrmans kreiso atpakaļ, un mums sanāk ļoti praktiski uz vietas 180 apgrieziens. Un tagad mēs vēlreiz mēģināsim ar vienu laivu aizbraukt 3 virzienos. Tā, tad kur mēs braucam? Viestur, kur tu brauksi? Uz kurieni? Uz turieni. Dina, tu uz turieni? Un es baigi gribu aizbraukt uz leju. Aiziet. Tagad mēs mēģināsim, cik organizēti notiek braukt ar vienu laivu 3 virzienos. Aiziet, laižam! Tā, jau mēs... Tā. Baigi rezultatīvi, vai ne? Mēs esam tālu tikuši. Ļoti tālu tikuši. Man ir labs virziens. Man liekas, ka es vinnēšu. Es vinnēju! Es vinnēju! Un tātad īstais stāsts. Ļoti daudz muskuļu, un nekur mēs sakarīgi neaizbraucām. Neviens no 3 netika līdz mērķim. Jāstājās ar priekšgalu tā kā pret straumi, jo tad, kad priekšgals atdursies krastā smiltīs, tad straume ar spiedienu, ja vajag palīdzēt, piespiež pakaļgalu pie krasta. Un tagad pareiza izkāpšana, viesturs tā kā tuvāk krastam izkāp pirmais, bet mēs ar airiem pieturam laivu. Viesturs nedaudz pavelka laivu ārā, tā stabili pietur un iet nākošais, kurš tuvāk zemē, tātad šoreiz Dina. Atceramies, tāpat kā iekāp, tā izkāp tikai pa vienam. Tagad viņi pa 2 tur, vēl pievelk, un arī es varu smuki izkāpt. Tu esi idiots! Kur tu kāp, tev viss tur jākāp? Nav skaidrs! Es kāpu šitien, tu kāp tur! Apkārt zēni, tieši tā tas arī beidzās. Visi ir ūdenī, airi, mantas, bet jūs noteikti noķeriet laivu. Jā, tas ir inventārs, to nevajag pazaudēt, un tā ir jūsu drošība. Varbūt arī kādu mantiņu izdodās salasīt. Pusdienas gan iet prom. Airēt stāvus, nevajag to darīt. Jā, jūs būsiet ūdenī. Nepeldiet prom, peldiet pie laivas.
Tas ir jūsu glābiņš un Rāmkalnu inventārs. Velkam laivu krastā. Izliet to var tikai krastā. Atbalstam sēklītī pret malu un gāžam pret upi. Nu, saņemamies, zēni. Pilnīgi riņķī jādabū. Palēnām, mierīgi, un tad varēs atkal braukt. Nekad nekāpiet kājām uz borta. Rezultāts ir ļoti slapjš. Viss slurdu kā? Kā es iekšā? Tev nav jākāp uz borta. Ja visi airē no vienas puses, arī tad visticamāk jūs apklausīsieties. Jau laicīgi novērtējam visus šķēršļus, virs vai ūdenī. Nekad neķeramies pie zariem, jo tie ir uz vietas, laiva brauc uz priekšu, un jūs, tiekat izrauts laukā. Īpaši jāuzmanās no šķēršļiem, kas ir daļai vai pilnībā zem ūdens, tādi kā siekstas, celmi, akmeņi, bijušu vecu tiltu pāļu gali. Noteikti apbrauciet. Ja vajag kaut vai kāpiet krastā un pārbaudiet, bet vienmēr skatieties labu gabalu uz priekšu. Lai laivu brauciens izdotos, ievērojiet aizliegumus. Nesmēķēt un nededzināt laivā uguni, nenovietot laivu tuvu ugunskuram, nelietot alkoholu un narkotiskās vielas, uzmanīgi rīkoties ar asiem priekšmetiem, nažiem, cirviem, šķērēm. Jūs esat izdarījuši lielisku izvēli, lai piedzīvojums pārspēj jūsu fantāzijas. Izbaudiet laivošanu ar Rāmkalniem!